Esiet sveicināti pirmajā Blondīna strādā raidījuma epizodē. Šajā sērijā mēs apskatīsim un izmēģināsim darbus, kuri varbūt nav tik zināmi, taču tikpat svarīgi. Un šodien mēs atrodamies pie SIA elektroniskajiem sakariem. Šī raidījuma mērķis ir parādīt jauniešiem darba tirgus iespējas, kā arī, lai laustu stereotipus par blondīnēm. Sveiki! Ej, iekšā! SIA elektroniskie sakari ir valsts uzņēmums, kas uzrauga un sadala radiofrekvences Latvijā. Vienkārši sakot, viņi skatās, lai bezvadu sakari, mobīlie tīkli, radio, 5G, droni un citi netraucētu cits citam. Viņi nedod internetu un nepārdod sakarus, tikai regulē un kontrolē. Šis ir Uldis Akmens, un viņš mūs šodien izvedīs cauri elektronisko sakaru ikdienai. Es nekad neesmu dzirdējusi par šādu profesiju. Vai tiešām man būs tas, kas nepieciešams? Šai profesijai vajadzīgas tādas prasmes kā analītiskā domāšana, pacietība, precizitāte un spēja saglabāt mieru stresa situācijās. Tad jau skatāmies. Sveicināti! Mani sauc Uldis Akmens, esmu radiofrekvenču uzraudzības nodaļas radiokontroles dienesta galvenais speciālists. Katrā valstī ir šāda organizācija, un arī valsts savā starpā sadarbojas, lai sakaru attīstība katrā valstī būtu maksimāli efektīva. Šodien mēs noskaidrosim radiosakaru traucējuma iemeslu. Viss sākas ar pieteikuma saņemšanu. Sūtām pieprasījumu monitoringa daļai, kas veiks traucējuma avota lokācijas noteikšanu. Pēc tam sēdīsimies mašīnā, lai meklētu, kur tas ir. Tad ar rokas aprīkojumu meklēsim traucējuma avotu. Es teiktu, ka cilvēks ikdienā nemaz neapzinās, cik daudz radiosakari atvieglo viņu dzīvi un cik daudz radiosakari ir mums visapkārt. Pirms 10 gadiem statistiski uz vienu cilvēku mums bija 3 radioiekārtas. Šodien, 2025. gadā, šo iekārtu skaits ir 9, un eksperti lēš, ka pēc 10 gadiem šīs iekārtas būs vairāk kā 100. Apzinoties to, ka visām iekārtām ir jāstrādā savā starpā, netraucējot vienotrai, tas nereti arī tā nenotiek. Un, piemēram, ja iekārta ir sabojājusies, viņi var radīt traucējumus citām iekārtām. Un to mēs nedrīkstam pieļaut, un tāpēc ir tāda organizācija kā elektroniskie sakari, kas risina šādas problēmas. Šeit kopā ar Uldi saņemam sakaru traucējumu. Jā, vidēji gadā mēs saņemam aptuveni 170 radiosakaru traucējumu pieteikumus. Vajag daudz. Un kā vispār rodas tie traucējumi? Viņi vienkārši... Traucējumi rodas vairāk iemeslu dēļ. Daļa traucējumus rada bojātas iekārtas, elektroniskas un radioiekārtas, un daļa traucējumu rodas, kad tiek izmantotas radiosakaru iekārtas, kas nav paredzētas izmantošanai Latvijā. Visa pasaule ir sadalīta ITU reģionos. Kas tas tāds ir? Tie ir tādi reģioni, kur, piemēram, sanāk visas valstis, kas iekļaujās tajā reģionā un plāno savu frekvenču spektru. Kad šajā joslā mums būs mobilie, šajā mums būs ātrās palīdzības sakari, šajā mums būs radio. Jā, un tas globāli viņas šās frekvenču joslas sakrīt, bet ir nianses, kur var atšķirties. Un tad, ja cilvēks iegādājas internetā šīs iekārtas, un to ļoti vienkārši mūsdienās var izmantot, un atved uz šejieni, šī iekārta strādā ne tajā diapazonā, kur viņa ir paredzēta, priekš mums, un viņa rada traucējumus. Bijāt kaut kur, kaut kādā citā sfērā, un tad jūs uzkāpāt pēc tām kāpnēm augstāk? Es darbu sāku šajā organizācijā pirms 22 gadiem, sāku kā inženieris, un tad attiecīgi, turpināt darboties, turpinot pētīt, mācīties un augt, tad šobrīd esmu šīs nodaļas galvenais speciālists. Tā ir mana pozīcija, kur es jūtos ļoti ērti, jo man ir iespēja joprojām būt par inženieri, kas ir mans sirdsdarbs, un es ļoti negribētu ieslīgt kaut kādās papīru formēšanas kaut kādās jomās, jo man gribās joprojām izbraukt, gribās mērīt, gribās meklēt traucējumus. Tas ir man tā kā kādam patīk medīt, kādam zvejot, man tā ir radiosakaru traucējumu meklēšana. Jā. Tad Uldis parādīja, kā saņemt sakaru traucējumu.
Pēc tam to nosūtījām monitoringa daļai, un tad jau devāmies pie viņiem. Ejam iekšā. Paldies! Sveiki! Sveiks, Ilmār! Tad tagad es būšu šī kunga gādībā. Kopā ar Ilmāru noskaidrojām, kur atrodas šī frekvence. Tev redzēt spektrā, ik pa laikam parādās signāls. Kas tev visā neapjūka? Un pēc tam šis ir diezgan vienkāršs režīms, kur bez tādām dziļām padziļinātām zināšanām var ātri iegūt rezultātu. Mums galvenais uzdevums ir vienkārši viņu atrast. Un tad nākamais uzdevums, cik es tad saprotu, tad mēs sēžamies mobilajā busiņā un braucam. Jā, tieši tā. Taču pirms mēs devāmies ceļā, Uldis iedeva izmēģināt aparatūru, lai saprastu, kā tā strādā. Un izspēlējām lapsas medības, kurās man bija jāatrod traucējuma avots, kas man sanāca diezgan ātri. Man liekas, ka tā bija vienkārši manas sievietes intuīcija. Un lūk, arī ir šī mazā lapsiņa. Tad tagad mēs dodamies uz tevis nopēlēto lokāciju. Jā. Uz Ķīpseli, kur mums fiksētie monitoringa punkti parādīja, ka signāla avota atrašanās areāli. Bet tas busiņš tad izstāsta, kā man liekas, ka tur ir daudz ekrāni un viss. Jā, tur ir vismaz 3 ekrāni iekšā. Tad re, kur mūsu limuzīns. Ja mēs vēl nebraucam, mums no sākuma ir jāuzstāda visas mērsistēmas. Šī ir iekārta, kas pilda šīs pēlēšanas funkcijas, jeb signāla virziena noteikšanas funkcijas. Ar šādu pašu iekārtu mēs arī no fiksētiem punktiem atradām šo virzienu. Tur ir uzstādīts tieši tas pats, un šeit viņš ir vienkārši mobilā versijā ielikts. Tad šoferis uzreiz saprot 200 grādi, tas ir, tur ir 180, 200 grādi, tas ir tur. Grādi galīgi man Nē, tas tev būs jāsaka tikai grādi, un tad šoferis arī orientēsies tajā visā. Tad grūti bez Google Maps šit. Jā, tagad mēs esam laboratorijā un mēs varam ievadīt frekvenci, ko mēs no fiksētiem monitoringa punktiem nopēlējām un ko mums pieteica mūsu klients kā traucējuma frekvenci. Vai tu atceries frekvenci? 147,3. Perfekti. Vai nu tu vadi viņu iekšā tur, vai nu šeit. 3, un tie ir megaherci mums. Šeit patstāvīgu signālu, kas visu laiku nepārtraukti ir gaisā, ir atrast bērnu spēlītes. Tas ir ļoti vienkārši un primitīvi. Problēmas sākās, kur signāla avots ir nepastāvīgs vai ir gadījumi, kad, piemēram, signāla avots pārvietojas. Jo, piemēram, mašīnu atpakaļ, kad kameras, ko arī pasūta no ārvalstīm, kuras strādā ne pie mums paredzētajā diapazonā, ļoti bieži rada traucējumus mobilo sakaru operatoriem. Un mašīnas, kā tu zini, pārvietojās. Tātad, Daini, mēs redzam signālu, mēs viņu varam nopēlēt, un šobrīd signāls ir 230 grādu azimutā. Un mums ir zināms, no fiksētiem monitoringa punktiem, ka aptuvenais areāls ir Ķīpsela. Jā, tad, ko mēs redzam pēc signāla līmeņa, signāla līmenis ir nokrities. Un tad sāk mēs netuvojamies pagaidām. Tas var sanākt, ka tie ir aizēnojumi. Ja? Starp signāla avotu un mums, kas ir mašīnas, tā, piemēram, daudz ēkas, viņas ļoti vājina to signālu. Un frekvencēm ir dažādas īpašības, kuras labāk izplatās caur ēkām, kuras sliktāk. Bet vispār kāds citās valstīs atšķirās kā vispār salīdzinot ar Latviju, vai mēs esam attīstīti vai ne? Pēc citās valstīs labāk ir? Domāju par uzraudzības jomu? Jā, uzraudzības jomu. Mēs esam ļoti, ļoti labā līmenī. Mēs to esam pārliecinājušies piedaloties tajās pašās olimpiskajās spēlēs. Es atvainojos, Uldi, bet vai tu tikko teici, ka tu piedalies olimpiskajās spēlēs? Wow! Un kā vispār bija tajās olimpiskajās spēlēs, kas tur varbūt pastāst vairāk par to? Jā, man ir tas gods bijis piedalīties 2 olimpiskajās spēlēs un nodrošināt to pašu darbu, ko es daru šeit, frekvenču spektru uzraudzību. Tas bija ļoti, ļoti interesants darbs un tas sajūta, ka tu esi tajā brīdī, kad aiz televizora ekrāniem ir līdz pat 1 miljardam cilvēku, tā neaprakstām. Un kad tev ir uzticēts pienākums sargāt, piemēram, to galveno frekvenci radio mikrofonu, kur Beyoncé dzied tajā brīdī, un tu viņu vari arī klausīties, kā viņi tajā mikrofonā dzied. Bet tur nebija tā, ka kaut kad arī tur kaut kas nogāja greizi vai kaut kā tā? Traucējumi bija, protams, bija, bet paldies Dievam tajos galvenajos notikumos mēs šādas problēmas milzīgas nekonstatējām. To jūs arī redzējāt pie ekrāniem skatoties, tur viss noritēja, kā tam ir jānotiek. Bet jā,
tajā, lai nodrošinātu olimpiskās spēles, tur ir desmitiem tūkstoši iekārtas. Un viņas pirms tam katra no šīm iekārtām ir pārbaudīta un marķēta ar to, vai viņi drīkst lietot vai nedrīkst. Tā, kā mums šeit iet, starp citu, mēs tā kā braucam Ķīpsalā jau esam. Tā, mēs redzam arī pēc spektra un mēs redzam pēc līmeņa, kad mums ir nopietns pieaugums. Līmenis ir 81, tas ir jau ļoti nopietns signāla līmenis, kuru mēs jau esam arī ierobežot braukšanā, tālāk mēs nevaram, ja tur ir zīme. Un tāpēc tam, kas notiek, tad mēs tā kā, kas viņu brauc labot vai kāds notiek? Attiecīgi, kas tas ir? Ja mēs atrodam sievietes īpašumā antenu, kuru ir jāslēdz ārā, bet viņi neslēdz, jo sunīts baidās no klusuma, tad attiecīgi mēs viņai atkārtot lūdzam to darīt. Yeah. Bet, ja tas ir, piemēram, telemetrijas raidītājs, tie arī ļoti bieži bojājās. Tad mēs lūdzam šo īpašnieku arī viņu izslēgt. Tas ir 36 grādi. 36 grādi. Tātad, ja mēs domājam, ka mašīna ir priekšā, tad 36 ir šitāds spēlējums. Tas ir tagad, redziet, tur mums ir šķērslis, tālāk mēs fiziski ar mašīnu pabraukt nevaram. Lūk, Uldis man uzstāda aparatūru, ar kuru mēs meklēsim traucējumu avotu. Tā, mēs laboratorijā esam nonākuši ļoti tuvu signāla avotam, kā mēs to redzam pēc signāla līmeņa. Un tagad mums ir palicis pēdējais posms, kas ir paša signāla lokalizācija atrašana, kur viņš konkrēti atrodas. Tad izvēloties pareizo antenu ar pareizo diapazonu, šai ir no 20 līdz 250 MHz, mēs varam tad uzsākt arī signāla avotu meklēšanu. Kā es minēju, princips ir ļoti vienkāršs. Tad, kad antena ir pavērsta signāla avota izstarošanas virzienā, mēs redzam visu lielāko līmeni. Es pareizi. Jā, es nezinu, tagad tas ir jūsu uzdevums atrast. Okay. Tas nāk tādas neuzmanības dēļ, tad... Var pazaudēt krietni laiku un var rasties situācija, kad signāls beidzās un tad jābrauc atkal citu dienu. Tā, bet tad es zināšu, ka viņš ir tā kā tūmā, ka tas ir tas īstais, kā es to varēšu zināt. Pēc signāla līmeņa un skatoties vizuāli. Tie parasti ir kaut kādas iekārtas, tā nevar būt zāle katrā ziņā, tas nevar būt akmens. Tas ir kaut kas fizisks. Yeah. Signāls mums ir šeit tik spēcīgs, ka viņš pārslogojās. Pieņem, ka šitas. Jūs pieņemat pareizi, jā. Mums apbrīnojami labi izdevās atrast viņu. Es domāju, ka jums ir talants. Un šeit mēs redzam, ka tas ir apsardzes tipa raidītājs. Un kurš šobrīd raida? Bojāts vai kas? Nē, viņš raida, vai tas ir, viņam ir paredzēts raidīt. Ja, piemēram, klients saka, ka mums ir traucējumi, kad viņiem tur nevajadzētu būt, tad mēs viņu atrodam un sakam, vai tas ir jūsējais, vai kam tas pieder un tam vajadzīgi. Šobrīd treniņu nolūkā mēs esam šādu te uzdevumu radījuši, un mēs viņu parasti atvienojam no avota, un mēs redzam, ka signāls vairs spektrā neparādās. Sieviešu intuīcija, acīm redzot, nostrādā perfekti. Labi, un kas tad tālāk? Tālāk mēs esam neutralizējuši signāla avotu, kas bija arī mūsu uzdevums. Esam atpakaļ mūsu bāzē. Estere šajā eksperimentā, es kā gribētu viņu nosaukt, piedalījās diezgan radoši. Izskatījās, ka viņai ir ieinteresēta un viņai arī atklājās, man tā šķiet, pilnīgi jauna pasaule. Viņa uzzināja, kas ir frekvences, ar ko nodarbojas elektroniskie sakari. Un visumā, manuprāt, diezgan labi tika ar saviem uzdevumiem galā. 8 ļoti labi. Es teiktu, ka Estere ar doto uzdevumu tika galā lieliski. Es pat nebiju cerējis, ka tas notiks tik operatīvi un traucējuma avots tiks atrasts tik ātri. Ņemot vērā tas, ko es redzēju, Esterei lieliski izdotos šis darbs. 9. Es dotu Esterei 9 par veikumu, jo uzlabojumi ir iespējami vienmēr. Mēs esam priecīgi par katru jaunieti, kas interesējās par šo profesiju, kas interesējās par inženierzinātnēm, un mēs ar atpūstām rokām gaidām, kad vēl cilvēki nāks pie mums un interesēsies un izmēģinās un varbūt izvēlēsies to par savu nākotnes profesiju. Mēs esam elektroniskie sakari, kas nodrošina radiofrekvenču spektra plānošanu un uzraudzību Latvijā. Es tiešām atbraucu šajien, es nezināju, ko es sagaidīšu, es esmu
nošokāti, kā tev viss ir, jo tiešām kā katra maza detaļa un varbūt lietas, ko mēs cilvēki nepamanām, ir tik ļoti nozīmīgas, tik ļoti svarīgas, lai vispār mūsu pasaule, kā teikt, darbotos. Un es tiešām gribu pateikt milzīgi paldies SIA elektroniskie sakari par to, ka jūs man šeit pieņēmāt, kad atļāvāt man apskatīt vispār jūsu darba vietu. Arī īpaši milzīgs paldies Uldim, kas bija ar mani visā šajā raidījuma epizodes laikā un visu stāstīja. Es tik daudz sapratu par frekvencēm, tas ir daudz nozīmīgāks. Un kad tiešām ir tādi traucējumi, un kad ir tādi cilvēki, kas speciāli brauc un ar tādu aparatūru meklē, tad tiešām mums ir viss iespējams, ko mēs gribam, un ja mēs gribam, tad mēs varam sasniegt daudz. Tiekamies nākamajā Blondīna strādā epizodē.